Panākumu universitātē mēs esam jau no pašiem pirmsākumiem. Es redzu, kā jaunatne mainās. Ja sākumā šis bērns ir tāds, varbūt nedrošs, bet viņā tiek radīta interese, un, ziniet, mūsdienu jauniešiem interesi radīt un noturēt, patiesībā nav viegli. Un tad, kad tas bērns kļūst par sevi pārliecinātāks, ka viņš nebaidās pieiet ar kādu, sākt sarunāties, uzdot jautājumus, kad viņš iemācās argumentēt savu viedokli. Un skolā, tā kā ikdienas skolotāji, mēs secinām, ka tie ir tie, kuri pēc tam kļūst par pasākumu vadītājiem, runātājiem. Tie ir tie, kas ļoti labprāt dodas visur, kur tiek piedāvātas vai kaut kādas grupu aktivitātes vai jauniešu diskusijas, jo viņi ir par sevi pārliecināti un uzlabojas viņu sekmes. Kā katru mēnesi mēs piedāvājam saistošus un interesantus lektorus. Un šodien bija Ēriks Stenzenieks un Kristaps Kārkliņš šobrīd runā un stāsta galveno domu vispār reklāmu. Galvenokārt izved cauri tiem posmiem, kādā veidā varbūt arī karjera varētu attīstīties līdz tādam posmam, ka par kaut ko jāsāk, ar kaut ko maziņu, kad viens uzreiz nekļūst par menedžeri un devu tādu ieskatu, principā visādās šķautnēs koncertu biznesā. Cilvēcība, vienkāršība un patiesība. 3 lietas, uz kā balstīsies reklāma 21. gadsimtā. Cilvēcība nav pat jāmācās iestādē. Cilvēcība tev ieliek tētis, mamma un vecā mamma. Viss, kas tev ir jāizdara, ir jāatcerās, ko viņi tev teica, un jāsaprot, kā šīs te omītas patiesības tu vari pielietot, reklamējot produktu vai komunicējot ar cilvēkiem, liekot viņiem darīt kaut ko, nedarīt kaut ko, iestāties par kaut ko vai nopirkt kaut ko. Ir jāatbrauc šajien, jo tas ir tiešām interesanti. Tikai tas, ka tu atnāks, jau palīdzēs, un lai sāk ar parastām lekcijām, tad redzēs, vai patīk vai nē, bet pārsvarā ir tā, ka visiem patīk. Jaunus draugus ieguvis. Es guvu tādu priekš sevis pieredzi par to, kā ir veidot koncertus, kā ir iesaistīties tajā visā un kā tas viss notiek pie mums Latvijā un Baltijā. Un iespējams arī radu priekš sevim kaut kādu mērķi, ko darīt nedaudz tālāk arī nākotnē. Mums lektori ļoti atsaucīgi un interesantas lekcijas, tas vispār ļoti forši pasākumi. Un arī pārējie cilvēki ļoti atsaucīgi un viss ir baigi forši. Tā labā pieredze, kas nāk no visādiem pazīstamiem, varbūt zinošiem to lietu cilvēkiem, kā piemēram šodien par reklāmu stāsta, kur tu varēsi izmantot kaut kur pēc tam savā darbā, savā biznesā vai kaut kur citās vietās. Es teiktu, ka šis ir superīgs pasākums un te ir jāpiedalās un to nevar tā izstāstīt, tas ir jāredz pašiem savām acīm. Ir vispirms jāatnāk kaut uz vienu lekciju un jāredz tas viss, un tad tu sapratīsi, cik tas ir forši. Šodien arī skolotājiem notiekās profesionālās tālāk izglītības lekcijas, ko vada Anita Lasmane, un viņi šodien var klausīties, kā veicināt katra skolēna konkurētspēju savā skolā. Nākamā mēnesī decembrī mēs jūs gaidām arī uz 2 brīnišķīgiem lektoriem. Ja jūs interesē abas šīs programmas gan skolēniem, gan skolotājiem, jums ir jāiet mūsu mājaslapā www.talmācības.vsk.lv. Tur ir pieteikuma anketas, kuras jūs aizpildiet, un tad mēs ar jums sazinamies.